Vietā, ko tagad saucam par Tukuma pilsētas centru, pirms 700 gadiem slēdzās Livonijas ordeņa pils. Es pārstāvu Tukuma Livonijas ordeņa pils pārvaldnieka vietnieka palīgu. Kā redzat, neesmu īpaši izciltīgs izcelsmes, tāpat arī bez izglītības. Bet mans tēvs pie iepriekšējā Livonijas ordeņa mestra strādāja par ieroču nesēju. Šodien, kad Tukums jau otro reizi svin novada svētkus, kādreizējās pils teritorijā atkal skan senā mūzika un rosās ļaudis 13. un 14. gadsimta tērpos. Lai gan mūsdienās aušana vairāk asociējas ar milzīgām stellēm, senos laikos tā ir bijusi pavisam mobila nodarbe. Vienkārši tā ir aušana un tās ir nītīs un auž uz loka un beigās sanāk prievīta. Arī viduslaikos neiztika bez adīšanas. Tikai jau ierasto 5 adatu vietā tika izmantota viena pašdarināta kaula adata. Atšķirībā to, kad ar 5 adatām var izadīt smalkus rakstainus audumus, ar vienu adatu var izadīt stingrus, izturīgus un biezus priekšmetus. Tā ka katram ir savs labums. Mēs šķetinām dzīvi. Senos laikos tā šķetināja, varbūt esat dzirdējuši pasaku par ērkšķrozīti. Tad šī ir tā vārciņa, uz kuru viņi sadūra pirkstiņu. Tikai viduslaika versija. Un kas gan tā būtu par viduslaiku apmetni, ja nekūpētu pavārds un sievas negatavotu ēdienu, lai arī rīta stundām mūsdienu pilsētniekus grūti pamodināt, gardais aromāts pievilina nevienu vienu. Nē, garšīgi, pēc maizes garša varētu teikt rudzu kaut kas tāds. Bet mans garš bišķiņ sāli vajadzēja, bet es laikos vēl sāls nav viss, tā jāizsiet. Arī viduslaiku augstākās kārtas dāmas atzīst, ka sajust vēstures aupu esot pavisam patīkami. Es jūtos tā, ka tajos laikos, un it īpaši apkārt ir šī noskaņa, teiksim, skan šī mūzika, arī citi staigā apkārt šādos tērpos, tad ir tā noskaņa, ka tu esi atgriezies tajos laikos, un tas tā ir ļoti interesanti. Kā jums šķiet, kāda bija dzīve toreiz? Daudz domā, ka tajos laikos bija sliktāk nekā mūsdienās, bet es uzskatu, ka viņam tomēr bija labi. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.